Sestdien, 31. jūlijā, apritēja 12. gads, kopš Ikšķilē uz ikgadēju satikšanos pulcējas politiski represētās personas no visas Latvijas. Ar katru gadu mūsu kļūst aizvien mazāk. Svinīgā pasākuma laikā norādīja politiski represēto apvienības valdes priekšsēdētājs Gunārs Resnais. Aizvadītā gada laikā aizsaulē aizgājuši vairāk kā 700 politiski represētie. Nav jau tā, kad jārunā tikai visu labu. Es tomēr gribētu pieminēt vienu no lielāko politiski represēto sāpēm, kas tika pielaista tad, kad strādājošiem pensionāriem aizliedz strādāt, saņemt pilnu pensiju un šos 10%. Es par šiem 10% negribu runāt. Faktiski tiesa izteikusi savu patieso viedokli, bet mums visiem ļoti sāp atņemtās tiesības strādāt un saņemt pilnu pensiju, kas bija atņemtas. Pateicība par atbalstu tika izteikta visām Latvijas pašvaldībām, īpaši Ikšķilē, kurā jau 12. gadu tiekas politiski represētie. Bez pašvaldību morālā un materiāla atbalsta noorganizēt tik retās tikšanās reizes būtu ievērojami grūtāk. Šodien mēs esam sapulcējušies, lai sabiedrībai un sev pašiem atgādinātu par padomju okupācijas režīma veikto noziegumu pret latviešu tautu. Nav pareizi domāt, ka šis salidojums ir vajadzīgs tikai represētajiem, kas šurpi nākuši ar savu sāpi, domām un savu attieksmi, bet gan šis pasākums ir ļoti nepieciešams arī jaunajiem, jo viņiem ir jāpārzina savas zemes un cilvēku pārciestais, lai spētu novērtēt Latvijas brīvību un neatkarību šodien. Estrādes tuvumā kā ik gadus tika novietotas kartes, kurās atzīmētas teritorijas un ciemi, kur tika izmitināti represētie Latvijas iedzīvotāji. Zem kartēm sanākušiem ierakstot savu vārdu, uzvārdu, iespējams atrast un satikt līdzcilvēkus, cīņu biedrus, ar kuriem plecu pie pleca aizdīti smagie izsūtījuma gadi. Zanda Treško, Ogres televīzija.